Tātad Getliņa eko stāsts nevis tā kā par ilgtspējas ieviešanu, bet kā mūsu uzņēmums faktiski piedalās tajā aprites ekonomikā un it kā procesos jau ir šī ilgtspēja iebūvēta. Tātad mēs esam lielākais cieto sadzīves atkritumu poligons Baltijas valstīs. Tātad no nosaukuma jau saprotat, ka varētu būt arī šķidrie sadzīves atkritumi. Bet tātad cietie sadzīves atkritumi nozīmē tie atkritumi, kas jums ir zaļajā atkritumu tvertnē, tie atkritumi, kurus nevar sašķirot. Tātad tie nonāk līdz Getliņiem, ja jūs dzīvojat Rīgā vai Pierīgā. Tas, vai lielākais sadzīves atkritumu poligons vispār ir tā kā kompliments vai nē, to es jums atstāšu pašiem izvērtēt, bet mazliet par skaitļiem. Tātad vidēji gadā 390–400 tūkstoši tonnas ar sadzīves atkritumiem tiek atvesti uz Getliņiem. Šeit mēs mazliet pēc statistikas varam redzēt, ka 22. gadā bija krietnes atkritumu daudzuma samazinājums. Un kādi tad varētu būt tie iemesli? Īstenībā tā bija Covid pandēmija. Mums varbūt mājās sēžot visiem likās, ka atkritumu daudzums pieaug, bet nē, tieši otrādāk sadzīves atkritumu daudzums tieši samazinājās, jo ekonomiskā situācija daudzās jomās valstī bija tomēr ietekmēta un atkritumi tika radīti mazāk. 22. gadā arī tika ieviesta depozīta sistēma, tātad cilvēki tā kā sāka saprast, ka šķirojot atkritumus, viņi savā ziņā pelna naudu. Bet tas, protams, tā nav, bet tas atkal atstāja ļoti labu ietekmi uz sadzīves atkritumu daudzumu. Un arī pamazām pieaug šķirošanas prasmes. Kāpēc es runāju tik daudz par statistiku? Tāpēc, ka faktiski sadzīves atkritumi nav nekas diži ilgtspējīgs. Un sadzīves atkritumos mums katram ikdienā būtu jānonāk pēc iespējas mazāk lietām, ko mēs tur izmetam, jo ar sadzīves atkritumiem īsti neko daudz nevar izdarīt, kā tikai un vienīgi viņus apglabāt atkritumu kalnos. Tāpēc, it kā es runāju par ilgtspēju produktam, kurš faktiski nav ilgtspējīgs. Un ja kāds grib par sevi tieši uzzināt, tad varu jūs informēt, iepriecināt vai apbēdināt, nezinu. Rīgas Pierīgas iedzīvotājs gadā izveido 268 kg lielu sadzīves atkritumu kaudzi. Un tātad šis mērķis mums ir arvien mazināt un mazināt sadzīves atkritumu daudzumu. Kas tad notiek, kad jūs izmetat savu sadzīves atkritumu maisiņu zaļajā tvertnē, dodaties uz darbu un visticamāk aizmirstat par saviem atkritumiem un nedomājat, kā viņiem iet un ko viņi tur tālāk, kas ar viņiem notiek. Bet tātad zaļais konteiners tiek atvests uz Getliņiem. Getliņi veic īpašas darbības ar šiem atkritumiem un apglabā atkritumu kalnā, vai bioloģiskos atkritumus mēs ievietojam speciālā bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcā, un no šiem bioloģiskajiem atkritumiem var iegūt enerģiju. Nevis enerģiju, bet tātad vispirms iegūst gāzi. Tātad bioloģiskajiem atkritumiem sadaloties dabiskā veidā rodās metāna gāze. Bet lieta tāda, ka šī metāna gāze ir kaitīga apkārtējai videi, jo ja metāna gāzē ļautu izplatīties caur kalniem un nonākt atmosfērā, tad šī metāna gāze veicina siltumnīcas efekta veidošanos. Tātad jau no pašiem poligona pirmsākumiem, tātad no 90. gadu vidus, kad Latvija nolēma stāties Eiropas Savienībā, viens no uzdevumiem mums arī bija izgāstuves pārkārtot, ja pārveidot par poligoniem, jo poligonos tiek ievērota vides aizsardzība. Un tātad viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir savākt šo metāna gāzi. Un tā kā poligons Getliņi ir liels, tad šī metāna gāze ir daudz, un tika nolemts, ka metāna gāzi iznīcinās nevis vienkārši sadedzinot lāpā, bet sadedzinot koģenerācijas stacijā, iegūstot elektrību un siltumu. Un
lai siltumu arī efektīgi izmantotu, tika nolemts arī jau 13 gadus atpakaļ izveidot siltumnīcu, kurā ziemas laikā audzēt tomātus un gurķus. Un tātad šis tomāts vai gurķis, jebkurš cits pārtikas produkts, kas nonāk jūsu iepirkumu grozā, jūs aizvedat uz mājām, pagatavojat ēdienu, jums atkal rodas atkritumi, jūs atkal tos izmetat, tie atkal nonāk getliņos, tad viss šis aprites cikls notiek visu laiku bez apstājas un pastāvēs tik ilgi, visticamāk, cik ilgi pastāvēs poligons getliņi. Bet tad oficiālāk tātad sadalot, kas ir mūsu uzņēmuma galvenās darbības jomas, tātad mēs nodarbojamies ar atkritumu apstrādi, jeb tātad mēs mēģinam pāršķirot sadzīves atkritumus. Kāpēc es saku tikai mēģinam? Tāpēc, ka vislabākais šķirotājs ir cilvēks ar savām divām rokām. Tā var sašķirot atkritumus visefektīvāk. Ja jūs visu sametat kopā sadzīves atkritumos, tad rūpnīcas konvejeris, viņš nevar tik labi atšķirot, tāpēc mēs daudz aktivitātes ieguldam sabiedrības izglītošanā tieši par šķirošanu un par to, cik nejēdzīgi ir atkritumus vienkārši apglabāt atkritumu kalnā. Un, lai atkritumus apglabātu kalnā, tā nav vienkārši kaut kāda izrakta bedre vai sakrauta čupa, ir jābūvē speciāla atkritumu apglabāšanas šūna ar vairākiem slāņiem, kas aizsargā zemi tātad no šiem netīrajiem notekūdeņiem. Tad otra lieta, ko mēs darām, ir atkritumu pārstrāde. Mēs pārstrādājam bioloģiskos atkritumus un būvgružus. Un tātad, kā jau minēju, bioloģiskie atkritumi paši sadaloties rada šo metāna gāzi. Tātad mums ir arī elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale. Kā jau minēju, siltumu mēs izmantojam siltumnīcās, tāpēc viena no darbības jomām ir arī dārzeņu un citu viengadīgu kultūru augdzēšana, un ārkārtīgi svarīga mums ir arī sabiedrības izglītošana vidas jautājumos. Vairāk atgriežoties tātad atpakaļ pie enerģijas, tātad ir divi veidi, kā getliņos rodas gāze. Tā kā kādreiz bioloģiskos atkritumus nešķiroja, tātad oficiāli mēs kādus 2 gadus šķirojam bioloģiskos atkritumus, tātad visi bioloģiskie atkritumi tika apglabāti speciālā kalnā. Tātad rūpnīca viņus mēģināja atšķirot, un to, ko atšķiroju, veda uz bioreaktoru, atkrituma apglabāšanas šūnu tieši bioloģiskajiem atkritumiem, un šajā atkritumu apglabāšanas šūnā ir izvietotas speciālas gāzes savākšanas caurules. Tātad tas ir viens veids. Tā kā mūsu teritorija ir apmēram 90 hektāri, tad kalnu mums ir daudz, un visi šie kalni turpina ražot vai izdalīt šo metāna gāzi, un šī metāna gāze būs jāturpina savākt līdz pat brīdim, kad getliņu poligons būs pilns. Otrs veids, kā mēs iegūstam gāzi, ir bioloģisko atkritumu pārstrādes komplekss. Tātad attēlā jūs varat redzēt pelēkas tādas tā kā garāžu veida novietnes, kur mēs ievietojam bioloģiskos atkritumus, un tad laistot šos bioloģiskos atkritumus, mēs ar speciālu vielu laistot, mēs varam izgūt šo atkritumu gāzi, tā caur bioreaktoriem arī nonāk mūsu energoblokā. Kāpēc tika uzbūvēta šāda bioloģisko atkritumu rūpnīca pārstrādes un kāpēc vispār mēs aicinam šķirot sabiedrību bioloģiskos atkritumus? Tam ir ārkārtīgi liela nozīme un ietekme 3 tādās jomās. Tātad, ja bioloģiskos atkritumus šķirojam, tie nonāk šajā pārstrādes rūpnīcā un mēs ietaupam vietu atkritumu kalnā. Tātad poligona dzīvildze palielinās. Otrs, lai no atkritumu kalna izgūtu visu gāzi, ir vajadzīgs 15 gadu ilgs process. Šajos pārstrādes tuneļos gāzi mēs varam iegūt 2 mēnešu laikā, tad arī tas process ir daudz efektīvāks. Un ja cilvēki šķirotu mājās ar rokām bioloģiskos atkritumus, tad mēs vēl varētu iegūt kompostu kā jaunu resursu, ko atgriezt atpakaļ tautsēmniecībā.
Diemžēl statistika ir salīdzinoši bēdīga. Tātad lielāko daļu bioloģiskos atkritumus mēs atšķirojam mehāniski no sadzīves atkritumiem, jo, diemžēl, cilvēki negrib šķirot bioloģiskos atkritumus, piekrītu. Šķirot bioloģiskos atkritumus ir nevien tikai kā skriet maratonu, bet pat ultramaratonu. Ja? Tas ir ļoti sarežģīti, jo mēs visi zinām, ir mušiņas, ir smakas, ir konteiners, kurā nevar ielikt parasto atkritumu maisiņu. Tam ir jāpielāgojas. Bet, ja mēs domājam par šīm nākamajām paudzēm un par to, ka, lai nepienāktu diena, ka mums Pierīgā un Rīgā dzīvojošajiem būtu jāiet uz sabiedrisko apspriešanu par to, vai es gribu savām mājām blakām jaunu poligonu, tad mēs aicinām tomēr saņemties un šķirot šos te bioloģiskos atkritumus. Lūk, ko tad attēlā var redzēt, kāds izskatās mūsu energobloks. Tātad 6 skursteņi, zem katras skursteņa pa motoram. Motoros notiek šīs te gāzes degšanas process, un mēs iegūstam elektroenerģiju. Nav īpaši daudz iespējams, bet tāpat laikā tātad šī elektroenerģija spēja nodrošināt visu mūsu siltumnīcu ziemā, arī cita veida pašpatēriņu, un vēl mēs arī nododam apmēram 1/3 kopējā sadales tīklā. Tātad tas nozīmē, ka jūs uz Getliņiem dodat tā kā atkritumus, un mēs jums pretī enerģiju, elektrību. Un tā kā šie te gāzes motori, kuros deg gāze, ir jādzesē, tad kā blakus produkts rodas arī siltums. Un lai šo siltumu mēs efektīgi tērētu, ja patērētu, ja izmantotu, tātad tika uzbūvētas šīs te siltumnīcas. Par energoefektivitāti atsevišķi runājot, tātad mēs veicam energo auditu visam uzņēmumam reizi 4 gados, tātad neatkarīgs novērotājs no malas. Otra lieta, kas attiecas uz energoefektivitāti, ir apgaismojums un rekuperācijas sistēmas siltumnīcā, bet domājam paši līdzi, vai vispār audzēt ziemā Latvijā tomātus un gurķus ir ilgtspējīgi vai nē. Manuprāt, pēc izmaksu ziņām ir daudz efektīvāk. Kā jūs redzat, arī pēc cenām lētāki tomāti nāk no Nīderlandes vai Spānijas, bet tātad mums šī siltumnīca ir nevis dēļ biznesa, bet dēļ tā, ka mēs efektīgi izmantojam šo te radušo siltumu. Tad mēs strādājam pie saules paneļu parka izveides, un vēja ģenerators mums ir. Mums ir tikai viens vēja ģenerators, tāpēc es nestāstīšu, ko viņš tur saģenerē. Mēs varētu kādu skūteri varbūt lādēt ar šo vēja ģeneratoru. Tas vairāk ir mūsu ekskursantiem, ka viņi redz, kā dzīvē izskatās arī šāds vēja ģenerators. Tātad par apgaismojumu siltumnīcām. Mēs šī gada sākumā pabeidzām siltumnīcā lampu nomaiņu. Tātad no nātrija lampām mēs pilnībā pārgājām uz LED lampām. Un tā energoefektivitāte ir tajā nevis, ka mēs mazāk patērējam elektrību, bet šī te elektrība no LED lampām ir spožāka, spilgtāka. Tātad tas nozīmē, ka nevis mēs taupam resursus, bet mēs 1 kvadrātmetrā varam iestādīt vairāk stādus, un attiecīgi mums it kā tas kvadrātmetrs dod vairāk ražas. Tā ir tā mūsu energoefektivitāte. Šīs LED lampas ir arī dimmējošas. Dimmējošas, jā. Tātad nav tā, ka vienkārši ieslēdz gaismu, kā kādreiz nātrija lampas, un viss paliek spožs, un tas ir tā kā jūs, kad guļat, un jūs apžilbina gaisma. Ja? Tātad augi šobrīd bauda lielāku komfortu, ka stundas laikā, lēnā garā, šī gaisma paliek arvien spožāka un spožāka. Bet tātad vēl par mūsu tomātu un gurķu cenu runājot, tātad, kā mūsu agronoms saka, novembrī un decembrī gaismas Latvijā nav vispār. Tātad šī te elektrība deg
kādas 16 stundas diennaktī mūsu siltumnīcā. Un arī gaismeklis, šis LED nesakars tik ļoti kā nātrija lampa, kam ir divējāds efekts. Sanāk, ka iepriekš nātrija lampas mums mazliet arī tā kā apkurināja to siltumnīcu. LED lampas vairs to nedara. Tātad ir atkarīgs no tā, cik daudz LED lampas, kurā vietā ir izvietotas, ir daļas siltumnīcas, kur patērē tagad pat vairāk siltuma dēļ šīs te lampu nomaiņas. Nu, un rekuperācijas sistēma. Rekuperācijas sistēma ir vajadzīga tāpēc, lai izvadītu lieko mitruma līmeni, bet siltumu saglabātu siltumnīcā. Nu, it kā jau ļoti skaisti un tāds vienkārši it kā īstenojams process, bet arī, diemžēl, tā nav. Jo klimatu pārmaiņu ietekmē mums ir ļoti augsts mitruma līmenis septembrī, oktobrī, novembrī un pat īstenībā vēl tagad, decembrī. Un rekuperācijas sistēmai īstenībā būtu bijis jāiedarbojas uz to, ka palielinās standarta produkcijas daudzums. Bet, diemžēl, tas nenotiek, jo ārā un iekšā ir gandrīz vienāds mitruma līmenis, un rekuperācijas sistēma nespēja visu mitrumu izvadīt. Tāpēc klimata pārmaiņu ietekmē šogad mēs to ļoti jūtam, bet tas arī pateicoties vēl, nu ne pateicoties, bet arī dēļ jaunās šķirnes, ko mēs izmantojam, mums ir ārkārtīgi liels nestandarta produkcijas daudzums, tā ka droši braucat uz Getliņu veikalu, tā ir vienīgā vieta, kur to var iegādāties. Pārējot pie saules enerģijas, tātad šeit attēlā var redzēt nelielu daļu no kalna, kas kādreiz bija padomju laikos izgāstuve. Tātad no šīs te izgāstuves ir izgūta pilnīgi visa gāze, kalns ir nosēdies, un tagad, lai to teritoriju liederīgi izmantotu, mēs esam nolēmuši tātad šīs te kalna nogāzes nolikt ar saules paneļiem. Un iegūsim no saules paneļiem apmēram 5% no mums nepieciešamā pašpatēriņa. Un šobrīd strādājam pie otra saules paneļu parka izveides. Gan siltumnīcas energoefektivitātes pasākumi, gan saules parks ir ļoti finansiāli ietilpīgi, un faktiski mēs kā uzņēmums gaidījām tās programmas, ko atvērs lauku atbalsta dienests, lai varētu pieteikties, jo tātad no 22. līdz 25. gadam tiek ieguldīti gandrīz 1,5 miljonus eiro, un tā finansējuma attiecība ir 50/50. Nu, un vēl viens aspekts, tātad mēs pārstrādājam arī būvniecības atkritumus. Vidēji tās gadā ir 55,000 tonnas. Būvniecības atkritumus var vest pie vairākiem atkritumu pārstrādātājiem, Getliņi nav vienīgie. Un tātad no būvniecības atkritumiem mēs iegūstam gan šķembas, gan atsijas. Tos mēs izmantojam pārsvarā saviem būvniecības darbiem un ceļu izveidēji poligonā. Mēs atšķirojam arī metālūžņus, kas ir starp šiem būvniecības atkritumiem un pārdodam. Tātad koksnes atkritumus šķirojam un to, ko nekur nevar izmantot, tas, diemžēl, nonāk atkritumu kalnā. Nu, un pēdējā būtiskā lieta tātad ir vides izglītība. Mums dienā notiek 3 ekskursiju grupas, tātad visi ir mīļi aicināti, vismaz 10 cilvēku sastāvā pievienoties ekskursijām. Tātad mājaslapā jūs varat pieteikties, izvēloties sev ērtu laiku un datumu. Jūs redzēsiet ekskursijā poligonu tā darbības laikā, tātad neviens process netiek apstādināts. Ekskursanti pārvietojas pa poligonu teritoriju un var novērot, kā tad šis poligons strādā. Un jaunums ir tāds, ka mums ir arī autobuss, beidzot piegādāts, uztaisīts, uzražots speciāli Getliņa eko vajadzībām, tātad arī visas ekskursiju grupas mēs vedam augšā kalnā, kur mēs varam tātad redzēt šo gandrīz apokaliptisko stāvokli, ka mēs braucam pa atkritumiem, nonākam augšā un redzam, cik daudz atkritumus tad mēs saražojam. Tā kā laipni gaidīti poligonā. Paldies!